Čau visiem! Šodien mēs esam festivālā Lampa, un es esmu Katrīna, un šodien pie mums viesos ir Edgars Fresh. Čau, Katrīna, čau, Lampa, čau visiem, Edgars Fresh ir ieradies. Kā tu šodien jūties? Kur jau esi paspējis pabūt? Es atbraucu no Valmieras un paspēju tikai burtiski atrast parkingu, kas vienmēr ir šeit grūti, Cēsīs. Vakar bija vēl vieglāk, vakar mēs noparkojāmies gandrīz blakus. Vienu gadu es parkingu meklēju 2 stundas un gandrīz nokavēju diskusiju, kurā man bija jāpiedalās. Viņi nenodrošināja privāto parkingu piebraukšanu? Nē, taču tu tik daudz, es visiem diskusijas dalībniekiem nodrošinātu, tas būtu nereāli. Bet Cēsīs piestrādājiet lūdzu pie šī, vai... Nē, nu labi, viņi jau dara, ko var, viņiem cenšas, sabiedriskais vilciens iet, vai ne? Bet es biju pie draudzenes uz izglītības šo te iespējamā misija telts, varbūt zini. Jā. Un tagad ejot garām nonātu šeit pie jums ārpus burbuļa, tā nejauši pavisam. Super, ļoti labi. Nu jā, tad šodien mums tāda interesanta tēma par sociālajiem tīkliem. Vai tā ir vairāk kā izklaide, vai tomēr kā atkarība. Paklausīsimies tavu viedokli, tavas domas, padiskutēsim par un ap sociālajiem tīkliem, kā vispār tie ietekmē cilvēku kā tādu. Un jā, sāksim tad uzreiz ar pirmo jautājumu. Cik daudz ikdienā tu pats pavadi laiku sociālajos tīklos? Nu, visu. Visu laiku? Visu laiku. Nē, nu, tas ir mans darbs. Zin, kā es jau 7 gadus veidoju saturu, tagad analizēju algoritmus, sociālos tīklus, skatos visu, kā šī industrija attīstās un mainās. Un man pašam smadzenes ir diezgan, kā lai to jauki pasaka, sajātas. Jā. Brain rot is real, bet uzmanības noturība samazinās, man liekas. Zini, visus video gribās skatīties uz 2x. Visu nevar noturēt uzmanību ilgāk par pusminūti, viens video uzreiz scrollē tālāk. Tad man ir salikti dažādi bloķētāji. Instagramam, piemēram, lai es galīgi neaizraujos, man ir 15 minūšu limits un tā 15 reizes dienā. Ak, vai? Tad ir nedēļas, kad es, piemēram, nedēļu noturies nepārkāpjot to 15 reižu limitu. Šonedēļ es aktīvāk, piemēram, kad pats publicēju saturu, tad es vakar pārkāpu kādas 17 reizes atvēru to Instagram. Bet tev pašam iznāk vairāk tieši publicēt, nodarboties ar visu kaut kādiem storiju likšanu, vai tieši vairāk laika pavadīt skatoties, scrollējot? Es gribētu teikt, ka es scrollēju un arī saglabāju, lai iedvesmotos. Protams, ne viss tā iedvesma paliek, daži ir vienkārši bezjēdzīgs saturs, bet publicēt es tagad... Es zinu, kā man mērķis, man liekas, mums visiem tā ir. Tagad jauniešiem jau ir apnikuši tie sociālie tīkli. Jā, bišķiņ. Un gribās atvērt to Instagram, iepublicēt un tikt projām no viņa pēc iespējas ātrāk. Un tad algoritms vai nu ierauj, vai nu neierauj. Vai es atceros, ko es gribu darīt tajā Instagramā, tas ir izcilais variants. Es atceros, es iepublicēju, izēju ārā. Bet diemžēl tas tā nevienmēr notiek. Jā, un kā tu liekas, vai tagad mūsdienās jauniešiem iznāk ieradumi pēc atvērtos sociālos tīklus, vai tomēr daudzi ir, kas apzināti izmanto? Vai kā tev pašam, piemēram, ir? Nu, noteikti, jā. Kāpēc es esmu salicis tos blokus, jo es nevarēju vairs kontrolēt to savu lietojumu. Es pat nepiefiksēju, kad vienā brīdī es pats par šito liku saturu stāstīju, ka, nezinu, atbrauc mājās, sēžu mašīnā un mans linkums ieiet iekšā dzīvoklī, un es jau mašīnā vienkārši atopos 10 minūtes scrollējot Instagram pēc garas dienas. Vai, negribās jau par šito tēmu runāt, bet vajag, man liekas, jo toaletē cilvēki, man liekas, arī tagad 100%, jā. Visi to, man liekas, dara, un vajag izvairīties no tā un vajag piefiksēt. Jā, es esmu redzējis, kā cilvēki mēģina, sevišķi sīkajiem, ja tie, kas iet uz iPadu uz toleti, viņi mēģina atrast kaut kādas interaktīvas spēlīs, kas it kā ir telefona formātā, bet rezultātā tu nesēdi. Tas sīkais nesēdi tik ilgi uz toleti, bet viņš izspēlē un viņš saprot, labi, viss man pietika, un to viņš no pusstundas aiziet varbūt uz kaut kādām 10 minūtēm. Es vakar biju publiskā tepat pasākumā Cēsīs ar Lampas organizatoriem. Un es aizdomājos par tādu ideju, man liekas, nākotnē, vai jau tagad, varbūt jau kāds to ir izdomājis, noteikti neesmu pirmais, bet liks Wi-Fi kaut kādus internetu bloķētājus toaletēs. Tad arī nebūtu tas entais laiks aizies tajā, kad tu vienkārši sēdi sociālajos tīklos. Godīgi, tev arī ir tā, ka tu uz poda
spaidi telefonu. Ir gadījies, bet pēdējā laikā es speciāli neņemu. Tā kā es Tu speciāli tā kā neņemu. apzināti, vai ne, arī tam pieeja. Nu, jo es negribu, lai tā pārvēršas par tik lielu problēmu, ka tā kā es nevaru neko izdarīt bez tā telefona. Galvenais ir apzināties, ko mēs darām. Tas ir pats galvenais šajā visā. Nu, kā tev liekas, vai vispār ir iespējams pavadīt veselu dienu bez sociālajiem tīkliem? Protams. Vai tu esi to mēģinājis? Es to mēģinu, ik pa laikam pats sev izaicinu, pēdējā laikā, kādu pusgadu. Man liekas, pagājušajā gadā septembrī pēdējo reizi es to darīju, tagad, gandrīz gads jau nav bijis, bet ir tomēr, ir pasākumi, festivāli. Man patīk vienkārši, kad ir daudz nostrādāts, aizbraukt pie dabas un 1-2 dienas vienkārši neskatīties. Telefons varbūt paliek, viņš ir kā instruments rīks, lai tur sazvanītu kādu, lai atvērtu karti, nezinu, veizā, bet vienkārši neslēgt to Instagram. To es praktizēju ik pa laikam. Es arī esmu mēģinājis taisīt to digitālo detoksu, kā saka. Bet tas, par ko es aizdomājos, kad varbūt tas kaut kādā veidā ietekmē manas attiecības ar draugiem un ģimeni. Jo, kā mēs visi esam sociālajos tīklos, mēs visi sarunājamies, sarakstamies. Un tā kā visi tur ir, tad, ja es izņemu sevi no šīs ekosistēmas, no šīs vides, vai tas kaut kādā veidā var ietekmēt manas attiecības ar draugiem, vai, piemēram, cik bieži mēs sazināmies, vai cik daudz es zinu par viņu dzīvi. Jo, kā mēs zinām, visiem patīk tur Instagramā iepostēt, wow, es esmu šeit, es daru šito. Un kā tev liekas, kā ir ar tām attiecībām? Vai var viņas arī uzturēt ārpus sociālajiem tīkliem kaut kādā veidā? Man liekas, mums ir tā paudze, tu vēl esi nedaudz jaunāka droši vien. Ir grūti, jo visi draugi to lieto, un ja tu pēkšņi tur neieliec kaut kādu Snapchatā kaut ko, tad visi domā, kur tu esi, vai tu esi miris. Tieši tā. Tāpēc es to redzu tā, ka it īpaši jaunieši tieši vairāk sāk privāti sūtīt. Instagrams paliek tukšāks, mazāk komentāri, jo visi sūta viens otram ziņas. Un man liekas, tas ir forši. Tā kā, ja tiešām tie sociālie tīkli jūs kaut kādā veidā noturat kontaktu, bet vai tie draugi, vai tu ar viņiem satiecies dzīvē, tas ir tas jautājums. Piemēram, visi cilvēki, ar kuriem es ikdienā sarakstos, ja viņi ir Latvijā, tad es arī cenšos regulāri reizi nedēļā ar viņiem satikties. Ir daudz draugu, kas nav Latvijā, tad ar viņiem ir forši, ka mēs varam tur viens otram nosūtīt Instagramā rīliņus, mīmus kaut kādus un tā. Es Snapchat neizmantoju, bet es jūtu, kā viņš sāk palikt atkal populārāks. Tu arī lieto? Jā, man ir tā, ka es biju apmaiņas gadā Amerikā, un amerikāņiem Snapchats ir tā kā top lieta. Un tad uzreiz, ja man nav Snapchats vai arī es neesmu Snapchatā, tad bezmazliet viņi arī, tas konteksts ļoti ātri pazūd. Ir sevišķi tāpēc, ka vēl tā laika starpība, tās 8 stundas tiešām ļoti daudz arī dara. Un ja arī vēl tu neesi tajā aplikācijā, viņiem WhatsApp ir vispār tā kā tukša bilde. Viņi tā kā pasaka, kas ir WhatsApp, viņi nezina, kā vispār orientēties tādā aplikācijā. Tāpēc vienmēr ir tāds 50-50, ko man darīt. Es negribu sēdēties sociālajos tīklos, bet problēma ir tāda, ka it kā jau tu atbildi, pēc tam tu sevi ierauj arī gaidot to atbildi. Tu sāc skatīties kaut kādus video, kaut ko, un tad tev atbild, un tad tu varbūt pēc tam izēji laukā. Bet tāpat tās ir kaut kādas 10-15 minūtes, kuras tu vienkārši pazaudē tajā, ka tu gaidīji to atbildi un tāpat skatīties. Koks ar diviem galiem, bet redz pozitīvi atkal. Tu esi Amerikā, tu vari sakonektēties ar draugiem Latvijā. Tieši tā. Tā ir. Kā tev liekas, vai no sociālajiem tīkliem var arī iegūt tādas vērtīgas zināšanas, vai tas vairāk ir kā uzmanības novērsējs? Man liekas, ka tomēr es neiegūstu vērtīgas tik ļoti lietas īsformāta saturā. Ko ir stulbi teikt, ņemot vērā, ka es pats tagad cenšos taisīt izglītojošu īsformāta saturu. Tas ir arī, tāds. Es skatos, 300 cilvēki tur iesaivoja manu video pamācību, tur kā filmēt ar iPhone foršāk. Bet tad es domāju, vai viņi paskatīsies kādreiz, vai viņi to aizmirsīs pēc 10 minūtēm. Visticamāk, jau lielākā daļa aizmirsīs. Kāds pāris procenti varbūt atcerēsies. Un tad es pats esmu iemācījies visu no YouTube, vai ne? Un YouTube'ā tur gan ir pamācības, garāki tādi formāti, un tas viss man liekas supervērtīgi. Photoshops, montēt video, tādas lietas. Tas, ka bija tie cilvēki, kas to mācīja jau tad, kad es biju jaunāks. Tagad es redzu, ka arī mākslīgais intelekts patiesībā, ja tu pareizi to izmanto, var ļoti labi iemācīt. Ja tu ne tikai jautā viņam izdara visu manā vietā, lūdzu izdara šo, man nevajag zināt, man vajag gatavu, tad viņš to arī iedos. Bet ja tu viņam pajautā, kā vispār šī strādā, un šobrīd, piemēram, es profesionālajā vidē sāku darboties, ielādēju
nopirku Cloud Max abonementu, dārgāko modeli sāku izmantot, un pēkšņi es esmu kļuvis par izstrādātāju, nemaz nemākot programmēt, bet hei, man Clouda visu pasaka, ko man vajag zināt, un kaut ko jau es iemācos tur, kas ir tie visi aplikāciju API, varbūt es dzirdējusi. Bet man liekas, jāmāk arī labi izveidot to promptu, ka viņš saprot, ko tu gribi. Jo, ja tu tā uz ātrumu saraksti bez garumzīmēm un tā kā visu vienā tekstā, man liekas, ir ļoti grūti dabūt tādu pašu rezultātu, nekā ja tu uztaisi kaut kāds bullet points, kur tev ir tā kā izdara man to un to un to, nezinu, lai tur ir tas un tas un tas. Nu šobrīd man ir tā, ka es pavadu pusstundu viņu promptējot, sarakstot rītīgi garu tādu labu promptu, un tad viņš pusstundu tā kā dara visu pats, un rezultāts ir fantastisks. Okay. Tas arī, man liekas, tas, ko sociāli tīkli rada tādu problēmu, ka tu nespēj trenēt savu pacietību. Un, man liekas, nodarbojoties ar šitādiem uzdevumiem, ar tādiem taskiem, tev arī uzreiz gribas tā kā, vai ātrāk. Bet arī, ja tu tam mākslīgajam intelektam iedod tik sarežģītu tā kā, tādu uzdevumu, es domāju, tas tikai normāli, ka tas aizņem vairāk laika, bet arī citi cilvēki grib tad ātrāk, lai viņi vienkārši sarakst uz dulu un tad tā arī aiziet. Bet tā ir atkal jau jaunā atkarība. Mēs ar draudzeni smējamies, ka Klauda ievelk vienkārši tā, ka tu gribi visu laiku jau rakstīt un to rezultātu dabū. Viņi tagad, gan jau zina, Anthropics vispār ļoti, ļoti populārs ir kļuvis. Tieši pēdējā laikā, kā visi pāriet no ChatGPT uz to, un tad, bet viņi ir uztaisījuši to platformu arī tomēr tādu atkarību izraisošu. Okay. Un te ir atkal koks ar diviem galiem. It kā es iegūstu tur, uzbūvēju kaut ko foršu, iemācījos jau montēt video ar Claudi, tur dažādas motion grafikas animācijas taisīt, bet cik daudz laika es pavadu tur atkal. Visu savu dienu bez mazai. Jā, un tad tāds pēdējais jautājums, kā tev liekas, vai vispār par sociālo tīklu ietekmi vajadzētu runāt skolās vai augstskolās? Mans uzskats ir tāds, es šo esmu jau teicis 10 reižu un turpināšu pie tā pieturēties, ko jau mēs redzam, ka valstis sāk aizliegt sociālo tīklu lietojumu līdz 16 vai 18 gadiem. Es domāju, ka nākotnē tas ir. Es pilnībā to atbalstu. Man liekas, ka tas būs visās pasaules valstīs. Es ceru, līdzīgi kā šobrīd mēs limitējam zem 18 gadiem smēķēšanu alkoholu, jo sociālo tīkli tomēr. Es ar viņiem izaugu. Varbūt to manā bērnībā vēl tas nebija tik viss piesārņots, kā ir šobrīd, bet tas tiešām ir bīstami, man liekas, tas, ko tas nodara jauniešiem. Tāpēc skolās, par to, es nezinu, gan jau, ka runā, protams, ka runā, skolās par visu runā. Vai bērni klausās, tas ir tas īstais. Vai bērni klausās. Man arī skolā stāstīja par smēķēšanu, par alkoholu, toreiz par sociāliem tīkliem vēl ne tik ļoti, bet par internetu mobbingu jau bija toreiz aktuāla tēma. Tur, kā neuzķerties uz kaut kādiem predatoriem, viltniekiem internetā. Tas viss man arī skolā tika stāstīts. Es tajā visā klausījos, man likās interesanti, bet jautājums, vai citi klausās. Jā, tas gan tev taisnība. Jā. Jo es arī domāju par to, cik daudz vispār spēja apzināties to, ka sociālajā tīklā arī ir kā atkarību izraisoša viela. Savā ziņā viņa varbūt nav tik taustāma kā alkohols vai cigarete, bet tas rezultāts un tas sliktā ietekme arī ir diezgan līdzīga. Tagad, kā ar draugiem runājam, cik gados tu tur pamēģināji pirmo reizi iedzert tāliņu vai uzpīpēt cīgu, tagad jau mēs, cik gados tu tur Instagramā pirmo reizi profilu uztaisīji, tā kā tas viss ir līdzīgi. Vai arī kāds tev screen time salīdzinās, kuram augstāks vai kuram zemāks. Exactly. Cik tu cīgas dienā izpīpē tagad ir, cik tu stundas dienā Instagramā pavadi, ak Dievs, tas ir šausmīgi. Tieši tā. Labi, paldies tev liels, Edgar. Bija ļoti forša, superīga saruna. Man liekas, ļoti ātri un uzreiz pa tēmu mēs tikām dziļi iekšā. Paldies tev, Katrīna. Cerams, ka kādu uzmanību mēs noturējām. Ka kāds noskatīsies līdz galam. Varbūt audio formātā jūs jau arī liekat podkāstu. Vai labi, es arī uzlieku klausos. Bet tagad tik daudz tie podkāsti, ka tur arī jāfiltrē. Kā Lampā vakar minēja, mēs dzīvojam informācijas pārbagātības laikmetā. Tās ir par daudz un tagad ir svarīgākais, kā to izfiltrēt. Tieši tā. Labi, paldies. Šodien jūs klausījāties podkāstu Ārpus burbuļa un tiekamies nākamajā reizē. Atā!